Šodienas video radīsim sirsniņas un vajadzēs aploksni. Viņa var būt arī mazāka, varbūt tāda, var izvēlēties kādu izmēru. Un tās lapas, kur mēs vakardien apkrāsojām, mēs viņu pielīmējam. Arī izvēlēties, kurā vietā jūs gribat pielīmēt. Ar kādu domu, ka šodien radīsim šādas te sirsniņas. Viņas ir ar akvareli izkrāsotas, un es viņas pēc tam arī tā kā nedaudz varbūt var redzēt, vai nevar redzēt, nezinu. Bet ar krāsiņām vēl apzīmēju tā nedaudz tā, lai nav tā pavisam raibi. Tur, kur akvarelis deva to kaut kādus raibumus, tur es vienkārši atnācu ar pildspalvu un piedalījos. Šādas iznāca manas sirsniņas. Uz manas akvareļa lapas sanāca 6 sirsniņas. Uzzīmējiet ar kaut kādu zīmoli, kurš, piemēram, ir HB un tāds pavisam gaišs, lai nav malas melnas, jo mēs viņas nedzēsīsim, mēs vienkārši griezīsim. Un es saskaitīju, ka man ir nepieciešama, šī ir akvareļa lapa no šāda te bloknota, kansona un 300 grami akvareļa papīrs, cold press, tas ir augstā spieda. Mēs zīmējam sirsniņas, kuras ir veltītas mūsu mīļajiem. Tie ir tavi bērni, mazbērni, vecāki, pavisam tādi tuvi ģimenes locekļi, varbūt arī kaķis. Mums ir arī kaķis ģimenes loceklis. Un man ir nepieciešams 11 sirsniņas un zīmējam viņas mēram visas vienādā daudzumā. Kā labi uzreiz ar akvareli? Nē, tāpēc, ka kaut kādā veidā šis te iedos mums tādu formu, kam sekot. Var izdarīt arī tā, kā vispirms uzzīmē to vienu sirsniņu, piemēram, šāda te man patīk, un tad es apvalku pāri. Tā arī var. Bet es gribu zīmēt katru sirsniņu atsevišķi. Var arī šādā veidā darīt. Vienkārši apvilkt to formiņu. Tad būs ātrāk. Tad, kad mēs zīmējam, un arī, kad mēs krāsosim, mēs nedomājam konkrētu cilvēku. Mums vienkārši ir skaidrs, ka, piemēram, šeit man tagad ir vajadzīgas 11 sirsniņas. Un es viņas arī uzzīmēju, un pēc tam ar akvareļa krāsas izkrāsošu. Un pēc tam, tad, kad viņas būs izžūšas, un tad, kad es viņas izgriezīšu, tad tajā visā procesā, tajā griešanas procesā un varbūt arī ar krāsām vai pildspalvu vai marķieriem apstrādes procesā vēro, kura sirsniņa varētu izskatīties pēc kura cilvēka. Un tas ir ļoti interesanti. Es šeit arī skatījos, man šī te atgādināja dzīvīgums. Šis atkal ir tāds, tā kā viena puse ir zaudējusi krāsu, un šeit ir atkal pilns ar dzīvību. Manā uztverē ir tādi burbulīši iet visu pa gaisu. Tas ir vienkārši tajā procesā. Es nedomāju, gribēju uzvilkt bumbulīšus, un tad vienkārši arī šie tie kleksīši tādi man sanāca. Tajā visā procesā atrodoties, pamazām man sāka rasties nojausma, ka tās ir sirdis, kuras ir kādam no cilvēkiem, ko es pazīstu. Un tas triks ir arī, ja tā var teikt, triks ar tādu nozīmi, ka tur ir kaut kāds āķītis, ja? Tas āķītis ir tāds, ka šeit mēs nevarēsim izvērsties ar vēstules rakstīšanu gariem novēlējumiem, bet tur atkal mums tā ļoti kompakti ir jānonāk līdz tai vienai frāzītei. Sākam ar to, ka paņemam ar ūdeni, saslapinam ar tīru, bezkrāsainu otu, ar ūdeni, saslapinām, bet nevis saslapinām uz priekšu, bet tikai to sirdi, kuru mēs uzreiz zīmēsim, uzreiz krāsosim. Un arī atceramies par dublīšiem, lai izvarītos no dublīšiem. Turieties pie tā, ka tās blakus esošās krāsas, tik jūs liekat kopā dzeltenu, oranžu un sarkanu, tas ir droši. Tāpat tās arī visus zaļos toņus un zilo, un violeto ar sarkano, violeto ar zilo. Un tie ir tie drošie toņi, kur bez žāvēšanas var izvairīties no brūnām sirdīm. Ja? Tā kā tagad es rādīšu jums, kā es krāsoju, un vienu sirdies kopā ar jums, un pēc tam es uzlikšu uz pātrinājumu. Kā vienmēr sākam ar krāsiņu saslapināšanu. Vēl ko es ieteiktu arī pielīmēt. Ūdenskrāsu papīrs citreiz tā uzvedas, ka viņš uzmet kūkumu. Šeit es pielīmēšu 3 malas, var arī pielīmēt pie galda. Vispirms saslapinam to sirsniņu tā pa robežām, tad ziniet, ka tas laukumiņš, kas tagad ir ar ūdeni, pa kurien plūdīs krāsa, un atkarībā no papīra un ūdens krāsas kvalitātes tur notiks dažādas interesantas sajaukšanās. Un šeit es uzreiz pat taisno ņemu, jo es gribu košu. Es neko nešķaidu. Ūdenskrāsas terapijā es jums mācu, ka vispirms ir kaut kur šķīvītis vai trauciņš un tad tikai papīrs. Bet šeit, pat cik te jau viss ir slapšs, tad
nekur mēs neko vairs nešķēdām, mēs pat taisno uz šejieni. Un tas nekas, ka kaut kur šāds te iznāk tāds šķīpi, kur aizgāju, tāpēc, ka te tūlītās notiksies griešana. Jā, mēs griezīsim tās sirsniņas laukā, tā kā nav problēmā. Vienkārši tādā veidā izbaudam procesu, zīmējam tās sirsniņas bez netaisiet nekādas nozīmes tagad zīmējot, labi? Tur ir tas triks, ka pašās beigās jūs tikai domāsiet par tām nozīmēm. Tad, kad jau būs nožūs, jo tāpēc nožūstot viņas visādākos veidos jaucas kopā un tā. Tā kā vispirms apkrāsojam ap maliņām, bet tas arī ir viens no variantiem, nav obligāti tā. Un pēc tam pieliek vēl kaut kādu krāsu klāt, 1 vai 2. Un šai es gribēšu pielikt tikai zilo. Pierīs varētu dzeltenot, bet te būs tur kaut kas zaļš, bet es pielikšu. Un tā skatīsimies, kas tur pēc tam notiek to zaļo. Un tā mēs tikai krāsojam. Tālāko es uzlikšu uz pātrinājumu. Tiekamies nākamajā video. Un atcerieties, beigās izgrieziet, salieciet aploksnītēs. Un arī, ja nesanāk tos novēlējumus, ja jums ir daudz tās sirdis, tad arī nesatraucieties, paņemiet, salieciet aploksnītē, un tad, kad jums ir noskaņojums, tad izņemiet no aploksnītes un pētiet un apkrāsojiet atkal un atkal vēlāk izņemiet. Tas to par jūsu lūgšanu, par to otru cilvēku, ka jūs sūtat gaisu, mīlestību, laba vēlējumus. Principā tas ir tāds ļoti laiks, kas tāds laikietilpīgs šis uzdevums. Jā, viņš nav tāds ātrs. Tu vari uzzīmēt, varbūt tās sirsniņas ātri, salīdzinoši ātri. Kaut gan es neteiktu arī steigties. Ja arī tās sirsniņas neiet tik ātri, arī atlieciet, nolieciet pie malas, izgrieziet kaut vai vienu sirsniņu, kas ir sanākusi, un turpināt vēlāk. Galvenais ir izbaudīt to un arī apzināties, ka mēs arī veltam laiku kādai labai lietai. Un gribu arī piebilst, ka neaizmirstiet paši par sevi. Labi? Arī sev izvēlieties pēc tam sirsniņu, tā kā pieskaitiet sevi klāt pie tās siržu skaita.
Tagad ir izgrieztas šīs sirsniņas, un kā redzat, kad viņas izžūst, ir ļoti daudz, ļoti skaists kaut kas, un tālāk var darboties ar dažādiem materiāliem viņas apstrādāt, un pat arī maliņas var šādāt veidā zelta krāsā, un viņas būs ar zelta maliņām, un var teikt spēlēties un rakstīt tos novēlējumus, un arī savas domas un tam līdzīgi. Un šeit es radīju aploksni, un kā jūs redzat, tas vienkārši ietinamais papīrs, kur tāda pulciņa bija man ļoti plāns, viņš patika. Gribat, jūs varat turpināt uz viņām rakstīt un krāsot, bet pagaidām viņas arī var tā teikt glabāt, un viņas var vai pielīmēt, vai arī ar skoču šādā veidā pielikt gabaliņam te lapē žurnālā.